Jā. Jā, labdien visiem. Mans vārds ir Renno Ence. Esmu Sijā milzu īpašnieks vai saimnieks, kā nu kurš labāk dēvē man. Bet ir manam tāda mego, man pirmais jautājums visiem klātsošiem, kurš ir vismaz dzirdējis par milzu uzņēmumu? Oi, daudz. Kam ir mājās? Mazāk, tas ir labi. Tas nozīmē, ka patreizie brīdī es pārdodu katru minūti vienu iepakojumu šādu Latvijā, un man ļoti daudz vēl ir iespējas pārdot vairāk. Jo tiešām valdes teica, pirmajā gadā mēs sasniedzām 10% Latvijā, mēs esam sākuši mazliet eksportēt, mēs bijām izstādēs, un kas ir arī labi, un ko es gribēju piebilst patiesībā vēl, ka pēc šitik jutekliskas prezentācijas, ko Inês pasniedz, man jāstāst ir pavisam tādā hard sales, tur, kur es konkurēju tiešām lieliem grandiem ar Nestle un Kellogg's un tādiem. Bet es tā padomāju, īstenībā brand extension rezultātā varētu vīriešu līniju radīt ar nosaukumu milzu. Mēs pie tā strādājam, jā. tā varētu būt, jā. Kāpēc ne? Principā, ja mēs turpinam, tad es skaitos uzņēmumā milzu loceklis, tā kā. Bet labi. Mazliet par anatomiju un visu šodien stāstu par inovācijām, ja tā godīgi visam var piekrist, visam mēs gājām cauri, bet es stāstīšu par mazliet vēsturi un 2010. gadā, tiešām 2010. gadā bija tad, kad es izdomāju labi, pietiek importēt produktus, startēsim MBA, sāksim taisīt un līdztekus arī strādājam pie brenda. Un viena no tādiem trīs, neteikšu tur 10, bet trīs tādi paši galvenie punkti, kurus mēs tā kā nodefinējam, bija tas, ka mēs nekopējam. Tas ir viens, tad rada esošā segmentā jaunu nišu, un Latvijā nebija labs iepakojuma piemērs. Vismaz šajā segmentā, protams, mēs varam atrast kaut kur vēl kaut kāds labs, bet principā par pēdējo punktu es arī visvairāk šodien gribu pieķerties, tāpēc, ka es stāstīšu pa visiem, kas un kā mēs darījām, tu varētu ļoti ilgi iznākt runāt. Lūk, tātad patiesībā mēs ļoti lielu uzmanību pievērsam iepakojumu, protams, arī receptēm, kas ir iekšā un kā to pasniegt patērētāji, bet iepakojums ir tas, kas ir mans resurs, ar ko es varu uzrunāt patērētāju, tad, kad viņš pieņem lēmumu, pirmkārt, lai man pamanītu, lai viņš mani nopirktu, lai saprastu, ko viņš pērk. Ja? Jo man nav tik daudz naudas tā kā Nestlé, mēs esam ģimenes uzņēmums, mums ir tik, cik banka iedod, mums arādīja durvis. Bet rezultātā mēs ļoti lielu uzmanību pievērsām, un kas šeit, un to, ko mēs tiešām atradām arī Googles jaunos trendus, tādā veidā, ka patērētājs ir tas, patērētāja pēdējais, vēlme ir saprast to, ko viņš pērk uzreiz momentā. Man ir 2 sekundes veiklā, lai manu iepakojumu pamanītu. Šis ir mūsu jaunais veikums attiecībā uz bioloģisko līniju. Otrs, viņam jābūt skaidri nodefinētam, kas ir iekšā. Tad, attiecīgi, arī mēs skaidri un gaiši paskatām, tās ir rudzu, un te gadījumā arī pārslas šajā gadījumā, ja? Vai arī, ja mēs runājam ar bērniem, tad mēs runājam konkrēti viņu aplikāciju un tādā veidā. Tas nozīmē, ka mēs mēģinām izdarīt pēc iespējas iepakojumu vienkārši, viegli saprotam un arī pamanām. Nākamais punkts, tad šis patiesībā ir viens un vienīgais mans veids, ka tas ir mans reklāmas laukums, ar ko es runāju ar patērētāju. Tā ir konkrēts mans, piegājiens, kādā veidā izmantojot savus resursus, kas man ir pieejami. Tad rezultātā, kas man ir? Rezultātā man ir 34 miljoni kvadrātmetri, ko es esmu šajā pusotrā gadā pārdevis. Reklāmas laukumu, kas ir nonācis patērētāju mājās, vai viņš ir spējis izlasīt, un es ar viņu runāju. Es, protams, runāju ar sociālos tīklos, mēs runājam arī Twitterī mazliet, bet principā šis ir vienīgais veids, kādā veidā mēs runājam ar patērētāju. Un ja mēs to pārvēršam sieviešu žurnālu reklāmu, kur vidējā cena apmēram ir par kvadrātcentimetru ir 1,72 eiro, tad rezultātā es esmu nosacīti iekonomējis 60 miljonus eiro. Vai, ja mēs to pārvēršam uz kvadrātmetriem, tad es būtu Rīgai pieejami 12,000 kvadrātmetru reklāmas laukumu visi ārējie. Kad mēs runājam tie, kas ir outdoori, ko jūs ejiet pa ielu un tur pretī stāv staps vai kaut kas tam 12,000 kvadrātmetru, tad es izreikināju, ka man apmēram iznāktu 300 reizes visu Rīgas pārlīmēt. Visu laiku milz. Un tad ir tas jautājums. Tāpēc es vai mūsu komanda ļoti lielu uzmanību pievēršam iepakojumam, ko mēs runājam, kā mēs runājam. Tā skaitā ar eksportā mēs neejam ar latviešu dizainu, mēs ejam ar konkrēti, pielāgojam konkrēti katram tirgumu viņu valodā. Mēs nerunājam angliski, tikai mēs runājam lietuviski, igauniski,
Baltkrievu valodās, skandināvu valodās un tādā veidā. Un šādā veidā mēs esam tā kā tuvāk patērētājiem un ar viņiem arī uzzinājām. Tas arī ir viss. Vai ir ienācis valdi jautājums, vai bija viss skaidri? Nereāli vienkārši. Es nesaprotu, kā jūs to darāt. Jo normāli cilvēkam, kad viņš stāsta par savu produktu, liekas, vēl vajadzētu pastāstīt to un to un to un to. Kā tu esi nonācis pie tik īsas prezentācijas? Man bija dots laiks 10 minūtes. Jā. Es, protams, varētu visu stāstīt, bet tad man atkal citos pasākumos nebūtu ko pastāstīt. Un es domāju, ka iepakojums ir tas, kur, manuprāt, visiem vajadzētu pievērst uzmanību visās sfērās. Un iepriekšējā man patīk tas, ka tur tiek pievērst pat iesmaržināts, tas ir lieliski. Bet mēs nesmaržinām, mēs liekam produktu iekšā. Jo es vakar ar CEO biju lielveikalā, kurā kāds produkts, kas ir ļoti mīlēts tautā, nu brīnišķīgs, līdz šim tik pārdots lielajos iepakojumos, tagad lielajā iepakumā, bet katrs atsevišķi vēl mazajā iepakojumā. Un mana sirdsapziņa, CEO konkrēti, viņi saka, ka viņi neko tādu nepirks, jo tas ir briesmīgi, ka tev ir tik daudz iepakojumu jāmet ārā. Pareizāk, viņi gan teica, ka par tik daudz iepakojumu jāmaksā. Tur ir divējādas lietas. Patiesi viens ir, kad iepakojums tiek ražots ne tikai, lai pirkt, bet arī, lai pasargātu produktu. Otrs ir, piemēram, mums arī bija... Paceļ rokas tie, kuriem patīk jaunais veids, kā kāds no Latvijas šokolādes ražotājiem iesaņo konfektes tagad pēdējo pāris gadu laikā. Līdz šim varēja vienkārši pavēlts, atverās viss, un tu tiec pie konfektes, tagad pa vidu jāplēš pušu. Jā, tagad jāplēš pušu. Tagad. Jā. Jūs pat nezināt, par ko es runāju? Man liekas, tu vienīgais pēc to produktu. Ok. Nu jā. Es arī nezinu. Jā, jo tie jaunie izaicinājumi ļoti daudz dažādi. Labi, jautājums no zāles, lūdzu. Jā. Ines, mums ir tulkošana. Sakiet, lūdzu, kāpēc tāds nosaukums? Nosaukums, Milz patiesībā, nosaukumu Milz izdomāja bērni. Mēs piesaistījām mērķa auditoriju bērni, bija ļoti daudz prāta vētras. Otrs ir, tad, kad mēs runājām ar mērķa auditoriju bērniem šajā gadījumā, tad mēs nodefinējam, ka mēs gribam labu piemēru radīt. Un labs piemērs, un arī, kā saka, gribam rezultātā, lai mums būtu liela fabrika, vispār, izstrādā vispārāk. Savukārt bērniem atkal šī vērtība ir, mēs intervējām un runājām ar viņiem 8 līdz 12 gadus veciem, visi draugi bērni, tika savākt vienā telpā. Meitenes nereāli spridzeklis, to es visiem atkārtoju, meitenes vienkārši spridzeklis, mums viens tāds arī tagad ir pieteicies, spridzeklis. Un bērniem šajā vecumā patiesībā ir tā vispārākās vērtības, ka viņi grib būt vislielākie, visātrākie, visgudrākie, visskaistākie un tā tālāk, un tā tālāk. Un tas arī patiesībā ir mūsu produktu iepakojumos, tās 4 pīlāru vērtības arī ir, teiksim, kad viņi ir spēks, prieks, veiklums un spēks, prieks, veiklums, ko es aizmirsu sevī? Prāts. Jā, prāts. Viņi grib būt gudri arī patiesībā. Un tas mazliet korelē arī, ka mēs runājam, ka milzu prieks, milzu prāts, milzu veiklums un tādā veidā. Tas bišķi mazliet ir uzreiz automātiski. Mēs runājam par bērnu vērtību. Un arī iepakojums, ja esat pamanījis, ir 400 grammīgi, kur mēs esam ģimenei, tad šajā gadījumā jau tika piesaistīts sievietes un mammas un arī bērnu. Tad viena no tādiem galveniem pīlāriem mammām un bērniem ir ģimene. Ģimene, tas ir tāda vērtība, tāda fundaments, un tāpēc mēs arī nerunājam uz mūsu iepakojumu Maxi Box 2 reiz vairāk, es nezinu, kaut kas tam līdzīgs, bet mēs rakstam, ka tā ir paka ģimene, un kad mēs nāca vēstules pašā sākumā, mēs sākām ar 200 grammiem iepakojumu, un mums ir liela ģimene, ļoti liels, teiksim, tas vajadzīgi lielāki iepakojumu, visi rakstīja, ka mums ir liela ģimene. Viņi neteica, mēs gribam nopirkt Maxi Box, uztais Maxi Box. Mums ir Maxi ģimene. Jā, tā kā... Kas ir melno krāsu? Te mums bija paša melnā krāsa, ir vismaz šo jautājumu uzdod. Man patīk, atkal runā, tas ir forši. Bet mums bija, tad, kad mēs izstrādājam, bija visādi, ja mēs runājam ceļš par bioloģisko līniju, tad sākumā visi teica, tad kartons, tad, bēšīgās krāsas un kaut kas tam līdzīgs. Es atkal saku tā, ka man jāiet cīnīties ar Nestle un Kellogu, ja? Es viņus ļoti, ļoti mīlu un man patīk, kā viņi strādā. Un tas nozīmē, ka man ir jābūt pamanākam, nevis mazāk manāmam. Ir sevišķi jau no šajos lielajos veikalu plauktos. Jo veikalu plauktos neviens nesaka, es atnāku, reku, man ir milzu pāris, iedod man plauktu. Tad mans mērķis bija tā, ka ja es pat nonāku eksportā, pat ar vienu iepakojumu, vienalga, kurā veikalā, kurā ir stāv šīs te pārslas, mani ir jāpamana.
Nu, tad es, kā saka, uztaisīju dažādus šos te variantus, liku plauktos, sarunāju ar veikalu un bildēju. Un tad es pats pētīju, kādā veidā vislabāk tas strādā un pamana. Mums bija ļoti daudz WhatsApp izmantojot diskusijas, jā, nē, es pieņēmu lēmumu, jā. Tagad viss, kas teica nē, viņi saka, forši. Paldies. Enno Ence!